Atrodamies Cēsīs Priekuļu pagastā, kur esam gadu atpakaļ iegādājušies zemi un mēģinam attīstīt savu uzņēmējdarbību. Bijām nonākuši pie vajadzības, kad mums vajag saimnieciskai darbībai uzbūvēt angāru. Sāku dažādas firmas apzināt, kas ar to nodarbojās. Man bija svarīgi, lai tas būtu Latvijas uzņēmums, kas to ražo, jo latviešiem ir kā nauda jāatstāj Latvijā. Un tā mēs izvēlējāmies par labu Latvijas uzņēmumam AIG no Ogres, kas mums gan uzprojektēja, gan arī uzražoja šīs kopnes. Skatījos uz metāla angāriem, bet metāla angāra cena bija dārgāka. Un otrs, koks ir dabai draudzīgs materiāls, 100% skaidrs, ka tas ir Latvijas koks, 100% skaidrs, ka tas ir Latvijas uzņēmums, kas viņu ražo. Bija ļoti laba komunikācija, viss bija precīzi un laikā. Viss notika pēc plāna. Viņi paši projektēja, viņi paši saražoja, un mūsu vietējie celtnieki tik tālu ir viņu uzcēluši. No AIG puses bija iedots ļoti labi rasējumi, kur viss bija diezgan skaidri redzams. Kas jādara, kā jādara, secības sarakstīts uz kopnēm, cipariņi. Tā kā diezgan vienkārši bija montēšanas process. Principā būvnieki viņu uzmontēja nedēļas laikā, pamati vēl nedēļu. Principā līdz šādai stadijai, kā viņš ir šobrīd, var tikt 2 nedēļās. Man bija tā, ka es kādus gadus 2 atpakaļ braucu Rubenē, un šāds pats angārs jau bija uzbūvēts. Tas man deva tā kā papildus pārliecību, ka viss būs kārtībā. Es arī sazvanīju tā angāra saimnieku, mēs nedaudz aprunājāmies par to, kas viņam viņu ražoja, kāda viņam būs izmantošanas mērķi, un tas man deva lielu pārliecību, ka es gribu tādu pašu no vietējā materiāla, no koka. Šī ēka nebūs siltināta, mēs viņu apšūsim ar bleķi. Gribu, lai estētiski smuki izskatās, būs 20 logi viņā, lai būtu, domāju, nākotnē, kad brauks gar Cēsīm, būs skaists angārs. Man jau ir tagad liels prieks, kad man nāk Cēsīs klāt cilvēki un prasa, kā jūs no koka tādu lielu konstrukciju, vai viss tas turēs un vai viss būs labi. Ir arī labie piemēri, kam jau ir angārs 2-3 gadus un pat vairāk ar koka konstrukcijām un viss ir labi. Tā kā droši izmantojiet Latvijas materiālu koku, būvēt angārs no koka. Manuprāt, viss būs labi.